Tagad Irāna ir iecēlusi veterānus stingrās līnijas piekritēju Mohsenu Rezaiu par valsts augstākās nacionālās drošības institūcijas vadītāju. Bijušais revolucionāro gvardi komandieris palīdzēs veidot Irānas militāro drošību un ārpolitiku, kā arī būs galvenais padomnieks augstākajam līderim Modžtabam Hamenei. Šis iecelšanas fakts stiprina gvardes ietekmi valstī, kamēr Irāna joprojām ir iesaistīta konfliktā ar Amerikas Savienotajām valstīm un saskaras ar izšķirošiem lēmumiem attiecībā uz Hormuza šaurumu. Šī rīcība liecina, ka Teherāna nostiprina stingrās līnijas kontroli, nevis virzās mērenākā virzienā. Un tagad, lai palīdzētu mums to izskaidrot, mums pievienojas Negāra Moštāde, žurnāliste no Iran International un podkāsta i4Iran vadītāja. Liels paldies, ka pievienojāties mums! Pastāstiet mums, kas ir Mohsens Rezai un vai šis iecelšanas fakts patiešām palielina revolucionārās gvardes ietekmi lēmumu pieņemšanā, vai arī tas vienkārši formalizē jau esošo varu. Paldies par ievadu. Līdzīgi kā jūs minējāt savā ziņojumā, Mohsens Rezai vairākus gadus bija Irānas revolucionārās gvardes komandieris, īpaši Irānas un Irākas kara laikā, ko viņi sauca par svēto aizsardzību. Ziniet, tas arī parāda tālāku Irānas Islama Republikas pakļaušanu drošības loģikai un militarizāciju, attālinoties no garīdzniecības varas. Bet ne tikai to. Vēl viens svarīgs faktors ir tas, ka šeit nav pārejas uz iespējams jaunāku pat revolucionāru gvardes paudzi, tas patiesībā vēl vairāk nostiprina veco gvardu, tā teikt. Tas arī parāda, kādā virzienā Irānas režīms visticamāk dosies attiecībā uz Hormuza šaurumu, kā jūs minējāt savā ziņojumā. Mohsens Rezai sacīja, ka kontrole pār Hormuza šaurumu ir svarīgāka nekā 10 atombumbu. Tāpēc drošības padomei ir milzīga, izšķiroša loma valsts drošības un ārpolitikas jautājumos. Mohsens Rezai noteikti ir ļoti revolucionārs, ļoti ideoloģisks. Bet, ziniet, daži arī uzskata, ka varbūt viņi vēlētos panākt kādu sarunu ceļā noslēgtu vienošanos. Un ja viņi to dara, ja ir kāds, kuru stingrās līnijas piekritēji patiešām ciena, viņš varētu spēt šo vienošanos pārdot labāk nekā citi, kas pārstāv mērenāku reformistu frakciju, kuri to nevarētu. Un viņš, tā sakot, varētu spēt izbeigt šo diskusiju. Šis ir patiešām interesants aspekts, jo tas it kā ir pretrunā ar to, kas, manuprāt, šķiet visvienkāršākais iemesls. Tomēr vai šis iecelšanas fakts, vai tas pasaka kaut ko vairāk par Teherānas stratēģiju, gatavojoties turpmākai konfrontācijai, vai stiprinot savas pozīcijas pirms iespējamām sarunām? Tas varētu būt jebkurā virzienā. Tas potenciāli varētu nozīmēt, ka viņš mēģina pārdot šo vienošanos stingrās līnijas atbalstītājiem, jo, piemēram, kad Hamenejam bija viņa procesija, Irānas sabiedrībā bija daži stingrās līnijas atbalstītāju grupējumi patiesībā, ne tikai režīmā, kas sauca nāvi Adolfam Či, ārlietu ministram, kad viņš brauca garām ar motociklu. Tā ir viena teorija, bet tas varētu arī nozīmēt, ka viņi gatavojas izsīkuma karam. Un iespējams, kā jūs norādījāt ar savu reportieri Vašingtonā, ka šeit nebūs nekādas vienošanās, ka amerikāņi vienkārši iegūst laiku līdz priekšvēlēšanām. Mēs atkal pie tā visa atgriezīsimies. Tātad viņi iespējams gatavojās pilnībā apzinoties, kādi varētu būt Amerikas Savienoto Valstu un arī Irānas režīma nodomi. Viņi patiešām nevēlas atteikties no kontroles pār Hormuza šaurumu, kas ir ironiski, jo pirms kara viņiem nemaz nebija šīs kontrolas. Bet viena interesanta dimensija, ko mēs vēl neesam pieminējušas, ir tas, ka Rezai patiesībā atbalstīja Kalibafu 2024. gada prezidenta vēlēšanās, un viņš neatbalstīja tā saukto ultrakonservatīvo Džalili, kurš bija galvenais konkurents pašreizējam prezidentam Masudam Pezeškienam. Tātad tur ir interesanta politiskā dimensija, bet ņemot to vērā, vai divas tādas vadošās personas kā Kalibafs un Rezai spēs līdzsvarot viena otru, vai arī viņi cīnīsies. Galu galā šādi vīrieši galu galā vēlas kļūt par karali. Labi, un jūs minējāt, ka tas varētu virzīties vai nu uz vairākām sarunām, vai arī tieši pretēji, bet ja mēs redzam, ka tas ietekmē sarunas ar ASV, kā mēs varētu redzēt izmaiņas vai šāda cilvēka ietekmi pie sarunu galda?
Es vairāk sliektos domāt, ka tas nozīmē, ka viņi noteikti negrasās atteikties no kontroles pār Hormuzas šaurumu, ka noteikti būs vēl lielāka Irānas revolucionārās gvardes nostiprināšanās, atkal attālinoties no garīdzniecības bāzes, prom no jebkādiem reformistu grupējumiem, prom no jebkādas politiski aktīvas jaunatnes vai topošās paaudzes maiņas pašā IRGC. Tātad viņi patiešām cenšas nostiprināt varu šeit. Un tas man liek domāt, ka viņi negrasās piekāpties, lai gan tas varētu arī notikt citādi. Bet patiesībā šādas militāras simbolfigūras iecelšana liecina, ka Irāna visticamāk gatavojās iespējamam karam, tuvojoties priekšvēlēšanām. Labi, Negar Moštadē, liels paldies, ka pievienojāties mums šajā raidījumā. Prieks!